ieradušies aizsargāt eglītes. Pirms 2 gadiem viņas iestādījām. Un līdzīgi kā cilvēki gatavojas ziemai, arī eglītēm ir jāsagatavojās. Šobrīd eglītes aktīvi veido sakņu sistēmu. Tas notiek principā līdz 2–3 gadiem. Un palīgās šo rūķīšu īpašumu, kas pieder BTA, ir ieradušies arī rūķīši no BTA. Šodien esam BTA mežā, tepat Latvijā, Madonas novadā, Mārcienas pagastā. Pagājušā gadā mūsu BTA mežā iestādījām vairāk kā 15 000 eglīšu. No viņas pirmo gadu šeit mums kupli aug. Šogad mēs esam ieradušies darbinieki, lai mūsu eglītēm palīdzētu. Ko tad mēs darām? Šādi te smērīti, uzsmērējam uz galotnēm. Kāpēc? Lai ziemā dzīvnieki viņām netuvotos un ļautu augt arvien kuplākām un kuplākām. Ja mēs runājam par mūsu tradīciju, tad šī ir viena no tām tradīcijām, kuru mēs ar mūsu kolēģiem iesākām. Un brīvprātības principā katru gadu veicam kādu sociāli atbildīgu darbu. Šis ir viens no tiem mūsu ilgspējas ietveros. Mums rūp, lai mūsu Latvija būtu arvien zaļāka. Mums rūp, lai mūsu bērniem un mums būtu ko elpot. Un mums rūp, lai mēs arī kopā ar saviem kolēģiem pavadītu foršu laiku šeit pie brīvas dabas.